Nedēļas nogalē gan tiešā, gan pārnestā nozīmē karsti nosvinēta Talsu rallija 60 gadi. Turklāt minirallijā izdevies pulcēt šī sezonas Latvijas čempionāta dalībnieku rekordu. Talsu novada ceļos startēja vairāk nekā 100 ekipāžu. Talsiem jau ir tās rallijas saknes ļoti dziļas, un no bērnības daudzi atcerās Talsu ralliju. Man arī ir vēl joprojām tāds sapnis pašam izbraukt ralliju Talsu, un es ceru, ka es kādreiz to varēšu arī piepildīt, kaut vai miniralliju formātā, bet izbraukt tos Talsus, lai es varu savā čeklistē atzīmēt, ka Talsi tie ir pieveikti. Raimonds Strukšs pie stūra sēdēja Talsu rallija 50 gadē, bet pēc 10 gadiem pirmo reizi stūrmaņa krēslā viņam blakus sieva Sabīne, kura pat beigusi karjeru baletā. Pirmo reizi rallija mašīnā viņa iekāpa šogad janvārī, un viņa visi ātrumposmu tikai bļāva. Un es domāju, kā būs, ka mēs aizbrauksim uz pirmo ātrumposmu, ka būs jālasa vēl visam pa vidu. Bet īstenībā ļoti labi tika ar visu galā, un man īstenībā bija stenogramma, tā kā viss izdevās. Bet tagad jūs braucāt kā nullīte, bet kādreiz varētu arī būt. Tas jājautā viņai, lai viņa ir gatava vēlreiz to visu piedzīvot, bet man liekas, ka viņa ir gatava. Bet man liekas, ka tā nebūs pēdējā reize. Kaut kā man tāda sajūta. Ģimene vadīja arī otru nullītes ekipāžu. Tajā Elvis Hermanis ar dēlu Miku. Minirallijas Talsos abiem ir tradīcija jau 3. gadu. Viņš vēl ir pārāk jauns, lai pats oficiāli piedalītos, bet, diemžēl, laiks skrien ļoti ātri. Nākošais gads viņam ir 14, un tad jau teorētiski var ar priekšvelkošo, nevis ar šādu, varbūt pilnpiedziņu, bet jau teorētiski var kādu sacensību izbraukt. Talsu novadā ceļi mīksti, tāpēc organizatori centās izmantot tos posmus, kas jau iepriekš sevi pierādījuši izturībā, bet, kad īsti fani bija sēdušies putekļus grants posmos, varēja atgriezties pilsētā, lai redzētu, kā ekipāžas tiek galā ar ielu līkločiem un asfalta segumu. Protams, patīkami redzēt, ka daudz cilvēki bija atnākuši, plašs skatītāju loks bija. Patīkami redzēt to, ka kādam tas ir vajadzīgs. Šīs sacensības vēlreiz apliecināja, ka konkurence ir ļoti spēcīga un ātrums minirallijā netrūkst. Dinamiskas cīņas izvērtās visās minirallija ieskaitas klasēs, godelgotas vietas arī vairākiem novadniekiem, arī Oskaram Pugovičam un Tenim Ševčenko. Kļūdījāmies vienā roterī, aizķērām, dabūjām sodu, tāpēc arī izpalika tā pirmā vieta. Kā ir tās otrās vietas sāpja? Nesāp ļoti, bet gribās jau tur augstāk stāvēt. Foršāk jau ir pirmā vieta. Burtiski reizē ar minirallija apbalvošanu jau startēja rallijas Prince Radeks rallija Talsi. 60 gadu jubilejai organizatori gribēja sarūpēt tieši pilsētas posmu, tāpēc šoreiz izpalika CVS trasa. Un pašiem nosacījums bija, ka ātrumposmam jābūt braucējiem un skatītājiem interesantam, kā arī pēc iespējas mazāk jātraucē iedzīvotājiem. Tāpēc mēs šoreiz neizvēlējāmies tādu vietu, kā, piemēram, kas tradicionāli ir gājis gar Talsu ezeru, it kā ļoti smuki, bet tas tomēr ietekmē daudz iedzīvotājus, un mēs tā kā mazliet maliņā no Talsiem, bet tajā pašā laikā paši Talsi vien esam. Uzvarot abos pilsētas ātrumposmos, līderi jau pēc pirmās dienas bija ar pirmo numuru startējušie talsnieki Elvis Hermanis un Gatis Veilants. Svētdien rallijas Prince turpinājās 6 grants posmos un konkurence bija sīva. Meistrībā sacentās Latvijas un Igaunijas sportisti, arī novadnieki. Sākums bija ļoti labs, beigās sāk mašīnīt niķoties, bet mums bija mūsu ekipāžai galvenais bija finišs. Bija pirms tam liels neveiksmes bijuši iepriekšējos rallijos un viss, tā kā Talsos gribējās tiešām sasniegt finišu, un īsti pa laiku mēs nemaz neskatījāmies. No 40 ekipāžām finišu sasniedza 26. Šī nedēļas nogale bija svētki ne tikai Talsiem, bet pacelāts noskaņojums arī sportistiem. Es pats esmu talsnieks, Valdemārpilnieks, jā, tā kā man katrs Talsu rallijas svētki, jā, tas ir no gada uz gadu, jā. Cenšos vienmēr tieši Talsos sagatavoties braukt. Bērnībā vienmēr iet skatīties to ralliju. Un tāpēc, liekas, ka beidzot tu esi tur, kur tu gribēji kādreiz bērnībā kļūt. Organizatori pateicas visiem, kas viņiem uzticējušies, un 3 sacensību gadu cikls, kura mērķis bija Talsu rallija 60. jubileja, ir noslēdzies. Savā ziņā Talsu novadam svētkos dāvana. Līdz goda pjedestālam tika Klaus Dāni un Edgars Cietvīrs, bet Elvisam Hermanim un Gatim Veilandam mājās pārliecinoša uzvara. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, Re Talsi.